Čau, čau visiem un esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Nu tad beidzot jauns video. Un arī sezona ir atnākusi, kā redzams. Šodien jau ir pāri pat 10 grādiem ārā. Un es esmu atklājis savu motorolleru sezonu. Tā kā pagaidām vēl ir diezgan agrs rīts, ap 11:00 vajadzētu kaut ko iekost. Esmu atbraucis uz tādu nelielu ceļmalas kafejnīciņu. Patās jānobrauc atpakaļ pa tiltiņu. Šī dzeltenā ēka ir šosejas malas. Ļoti garšīgi. Šašliku tur gatavo un kartupelīšus, tā kā vajadzētu droši vien iestiprināties. Kā jau iepriekšējos video jūs redzējāt, šim motorollerim, ko es tagad esmu iegādājies jau kādu laiciņu atpakaļ, es tad nomainīju siksnu, tur viss ceļas, ko vajadzēja mainīt. Nu, pagaidām izskatās, ka viss ir kārtībā un nekādām problēmām nevajadzētu būt. Bet, laiks rādīs un eksploatācijas laikā jau tad arī varēs redzēt, kas notiek un kas nē. Šī vieta saucās Mūku purvs. Šeit pat aiz šiem kokiem, aiz šiem tiltiem ir Rīgas lidosta. Te ir dārziņi, kaut kādi arī saucās Mūku purvs dārziņi. Tā kā Oi, cik labi paēsts. Oi. Tagad, ko dara, ka labi paēdu? Iet gulēt pusdienas laiku, bet ne šoreiz, ja? Tie, kas seko līdz tai manai daļradei, tad ir nopirkt vespiņa. Un tad es esmu arī kļuvis tādu bišķiņu, varētu teikt, pa Vespas fanu, jā. Esmu iegādājies šādu plāksnīti. Metālisku arī var pieskrūvēt garāži. Un tad es vēl esmu iegādājies šādu Vespas krūzīti. Metāliska, jo stiklu vai kaut kādas māli nevar ņemt līdzi. Viņas parasti, viss saplīst. Tur kraties kaut kur. Vai vēl kaut kāda bļēmpa ir klāta. Un, protams, kā īstam tālbraucējam, man ir arī tēja līdzā. Ārā it kā ir silts, bet tējiņu iedzert vienmēr gribās. Varēju arī kafiju paņemt līdzi, bet laikam baigais kritums kafijas traukā. Būs jāiebrauc, jāiegādājās. Tad priekā pie kartupelīšiem bija paņēmis ķiploku mērcīti. Tagad bišķi jānoskalo. Angļu tēja īstā atved man no Anglijas. Karaļnams pat dzero tādu. Ja mēs tā pavisam nopietni ņemam, tad pēc Google navigācijas tādas, ka lūdzu tur, no Rīgas uz Jūrmalu aizbraukt jau, tāds. Bet jau vajag kaut kādus objektiņus atrast. Tad ļoti bieži ir tā, ka viņš tur tā diezgan maldīgi ieved kaut kur. Vienmēr sakot, nevar atrast to vietu. Un sūda reizi. Atradīs citreiz. Tagad laižam uz depo, uz jauno, kas ir Mārupē attaisīts. Viss ir tīrs, smuks, jauns. Viss čotka. Šitie te iegriezīs. Kas tur atkal čīkst iekšā? Tu nost uz Jūrmalas šoseju.
Lidmašīna. Hei! Vējš baigais. Jā, ar to stikli ir baigi labi, bļaļ, bet šitādu šoseju baigi purina. Baigi purina, bļaļ. Šodien arī baigais vējš ārā. Satiksmē jāiekļaujās, bļaļ. Miķīts nav vēl nokrits. Kaut kāds sāna vējš tā kā ir. Vairāk tāds sajūta, baigi uz sāna gāž. Nevar saprast, karoga tā kā pūš uz to pusi. Nu moins, baigais vējš. Jā, šitie var griezties. Griežamies. Jā, tas bija blieziens. Sen nebija braukt. Kārtīgs čainiks. Tā. Ieslēdzam. Balts ātri saķēpāsies droši vien. 19. Šitāda. Labi, tā. Man izskat šitāds te. Jāpērk. Nē. Šitāds, liekas. Cik? Šitā ka var pats ņemt to kasti. Te ikāna ir nopirkta. Barīn, kur es viņu varētu ielikt tagad? Šitajā kastē es viņu varētu ielikt. Yes, ir. Kafija. Čainikam 2 gadu garantija. Tā, kas te notiek? Vai viņš 2 gadus vispār ir nokalbos? Tas ir cits jautājums. Jo man liekas, ka viss šitās mūsdienu elektronikas tur, sakot, kalpo, kamēr iznāk nākošais. Un iznāk nākošais, un tas jau tāds... Nē, nu labi, nu ne jau visas tehnikas, bet lielākā daļa nav tāda, ka tu tur tagad nodos saviem bērniem kaut kādu tālruni. Nu ko, pienākuši ir video beigas. Video beidzās tur, kur viņš ir sācies šodien. Protams, saku lielu paldies visiem, kas vēl joprojām skatās mani daļradi. Būtu ļoti pateicīgs, ja jūs arī atstātu kādu komentāru.
noskatītos šo video. Un tad jau gaidīsim nākošos video ar kādiem tālākiem un interesantākiem izbraucieniem. Pagaidām tas būs viss no manas puses šodien. Lai visiem izdevusies diena un pārējā dzīve. Čau pagaidām!